Dievs, tava zeme deg, apvienojies, mosties, celies, rīkojies. Problēma Latvijā nav tikai tāpēc, ka Latvijas tauta izmirst tik gadu vienu novadu apmērā. Ne tikai tāpēc, ka glimstam miljardu parādos, kā minimums maksājot €1 dienā naudas varai. Ne tikai tāpēc, ka mums ir naudas vara, viltus un krāpšana, un ka suverēna tautas vara neeksistē. Problēma arī tā, ka mūsu valsts pārvalde nav ieinteresēta tautsēmniecības attīstībā, nav ieinteresēta attīstīt, atbalstīt mūsu vidējo un mazo uzņēmēju. Tāpēc mums ir visiem jāapvienojās, jāmaina šī sistēma. Man žēl noklausīties daudzos uzņēmējos, kur saka, politika, tas neskar mums. Tas skar, ļoti skar mums. Tieši tavu tautsēmniecību, tavu uzņēmumu. Jo uz doto brīdi pie mums valda naudas varas importētais brīvais tirgus, kas nav mūsu uzņēmēju interesēs, globālo kompāniju interesēs. Un ja mēs to pieļaujam, tā ir noziedzīga rīcība. Tāpēc apvienojamies, lai 3. oktobrī mēs varētu būt 51 tautas priekšstāvu, kurš nobalsos par sistēmas maiņu. Un gribu brīdināt, ja naudas vara jutīs, ka viņi zaudēs savu ietekmi Latvijā, viņi darīs visas nelietības. Tāpēc esam gatavi 3. oktobrī un pēc 3. oktobra darīt visu, lai šo naudas varu izmēst vēstures mēslainē. Apvienojies, mosties, celies, rīkojies. Es vēlos tikties ar ikvienu Latvijas patriotu, kurš vēlās rīkoties, kurš vēlās apvienot tautu, kurš vēlās mainīt sistēmu, gūt gan sev labklājības nākotni, gan saviem bērniem, gan valstī labklājības nākotni. Zvani, rakstiet man, tiekamies, apvienojam tautu, lai 3. oktobrī mēs gūtu uzvaru. Un gribu teikt un lūgt, atbalstiet Valdi Kalnosolu, atbalstiet 3. laimīgo kāpo sarakstu saskaņas centru, kurš tajā brīdī, ka guva vairāk kā 30% Latvijas vēlētāju atbalstu, tika nolīdzināts, nomelnots, iznīcināts. Šobrīd viņš atjaunojās, un mums ir iespēja mainīt sistēmu, izmēst vēstures mēslēnē naudas varu. Mēs ticam, mums izdosies.